Labdien! Labdien, sveicināti! Kā jūs jūtaties? Šorīt? Jā, vispār. Jāsaka jau, ka labi droši vien. Mēs esam pirmie šajā studijā un šajā sarunā. Mums liels gods un arī liels bailes, vismaz man. Man liekas, pirmais, ko es gribēju pajautāt, vai jūs abi esat no Valmieras? Nu, es domāju, ka neviens neviens nav, visi iebraucēji. Dzimtie valmierieši. Kaut gan es tādā dziļa, kaut kā bija tā, pagaidzi pateikšu. Es īstenībā neesmu, es esmu no Ikšķilas vispār. Bet kaut kādus 3 gadus, es no kaut kāda 1 gada līdz 3 gadiem esmu Valmierā dzīvojusi. Jo man mamma pēc konservatorijas beigšanas atsūtīja, viņai darba vieta bija. Bet pēc tam to pedagoģisko skolu pārcēla uz Rīgu, un tad mēs pārcēlāmies. Bet 3 gadus bērnībā es tā esmu bijusi, jā. Jā, kāda bija sajūta atbraukt uz Valmieru? Kāds bija teātris? Mēs tagad gaidām lielo rekonu. Jā, atklāt, jā. Es fakultātes laikā mums atvedu uz Valmieras teātri, kaut kad tā kā parādīt. Un, kad es ieraudzīju to veco teātra māju, es sāku drausmīgi raudāt. Jo mēs visu laiku, tā kā arī fakultātē, tad mēs jau pie Burāna tur kaut kādās viņa taismono izrādēs, tur pa Nacionālo teātru, tad uz Dailu un visu, un tu ieraugi to koka māju, man pilnīgs. Bet tas bija mirklis tāds, protams, jo tā, kā lai pasaka, teātra atmosfēra tomēr atkal viņa ir cits, kas ir, teiksim, tā māja. Kas iekšā, tas ir cits. Tas ir pilnīgi kaut kas cits, jo es vienkārši reaģēju uz celtni tajā brīdī, jā. Jo es tā nebija. No ārpuses, jā. Bet tā iekšpus bija pilnīgi, tā tomēr bija līdzīgi kā tagad. Es arī atbraucu. Tev arī, es tāpēc arī teicu, es saku, jums kaut kur droši vien līdzīgi, ka mums, bet jums vismaz ir, jūs redzat, kas ceļas, mums bija tāda reāla koka māja, varbūt es bildēs redzēju, tāda reāla koka māja, tāda. Mums bija tāda himna pa Valmieru, kāds aktieris klīst. Nonāk tas pie mazas zaļas būdiņas. Tā bija. Tā bija mūsu tāda neoficiālā. Jūs sākāt strādāt 1978. gadā. Rihard, kurā gadā jūs sākāt strādāt Valmieras? 1965. Un tā bija tā pati zaļā būda? Tā bija tā pati, un atšķirībā no Ines mani neviens neatveda, neparādīja. Es Valmierā nebiju bijis, nepazinu. Es jau arī tā nebiju. Dodoties no stacijas, es zināju, kaut kur centrā jāatbrauc ar autobusu. Man kursa biedri pavadīja Rīgas stacijā, uzsēja Pionieru kaklautu. Un es izkāpju te centrā ārā no tā autobusa un tagad domāju, kur tas teātris? Tikko uzcelts Valmieras universāla veikals. Restorāns Gauja, kafejnīca Gauja, ēdnīca Gauja, liela skaista celtne, un es tagad domāju, bet kur tas teātris? Nav nekur grozos, baznīca, jā, viesnīca, bet teātri neredzu. Jautāju cilvēkiem, kur lūdzu teātris? Iet pa to taku, kur arī mēs tagad staigājam pa to taku, ja? Un tur būs eju, nav teātra, eju vēl uz priekšu, aiziet līdz tirgumu. Nav, atkal prasa, kuri teātris jūs esat pagājis garām. Tā kā es pagāju garām teātrim ierodoties. Un tā kā es atgriezos, tad es redzu, oficiāli tur tāfeles tādas marmora, ka šajā ēkā 1917. gadā notika Latvijas strādnieku un bezzemnieku kongress, un tad Leona Paeglis, Valmieras drāmas teātris. Tas gāja iekšā, un tur tāds mazlodziņš, tur sēž tas dežurants, kā saka, tāds būcenītis. Viss tas iekšā arī bija tāds būcenītis. Steliņģi bija, jums grimētavs? Jā, mums grimētavs bija tādi steliņģi. Tas bijušais valsts, nevis valsts, Valmieras latviešu biedrības nams. Un kad notika lielās pārmaiņas mazajai zaļajai būdiņai? Mazās zaļai būdiņai piebūvēja piebūvi, tūliņ drīz vien kādā aptuveni 68. gadā viņi jau bija augšā. Aktieru nams. Tā daļa. Kur ir tā daļa?
tā, kur mēs tagad kur mītam. mums, kuri grimētavs, kuri viss, tā daļa tika uzbūvēta ap to laiku. Prieks bija noteikti, ka vismaz savus grimētavs. Jā, nu kā tad, jau no sākuma mēs grimējāmies, bija tādi steliņģīši zem skatuves. Tā kā zirdziņi, kur te apmēram arī. Jā, tāda apmēram bija tā sajūta. Indrāne bija, Ines, jūsu pirmais iestudējums, pirmā loma. Kā vispār bija? Es biju stipri sabēdājusies par to, ka es no savu kursa biju vienīgā tajā ansamblī. Jo paralēli bija izrādes, Maculēvičs studēja Majakovska pirti, tur bija pāris mani kursa biedri, tad tur diezgan daudz bija pie Pētera Lūča, Žagads dziesma bija tāda izrāda. Tur bija, un es biju viena pati, bet es toties satikos ar pašiem labākiem Valmieras teātri. Tur bija tiešām Māra Ķimeli bija pasniedzēja. Un tur bija Hamlets, kur es biju redzējusi. Es viņu biju redzējusi. Tur bija ģeniālā Inā Rieviņa, kas mēdēja, ko mēs bijām redzējuši, kas mums vispār likās. Tur bija Ņina Leimana. Kaut gan, kad es atnācu uz teātri, man bija... Es neteiktu, ka es visus aktierus zināju. Protams, Ričes zināja, Inā Rieviņa zināja. Pēters Lūcis spēlēja. Mūsu galvenais režisors abi dublējās ar Robertu Zēbergu. Indrāntēvu spēlēja. Nu, tur bija. Tur bija. Zelmai ar Indrāntēvu ir tāds ļoti siltas attiecības. Jā, nu vispār ar Indrāntu mātu. Jā, viņa tā kā meitiņa viņiem. Bet kā bija Pēteru Lūci vai arī ārpus skatuves? Bailes nebija. Man vairāk tāda piesardzība bija no Ņinas Leimanas, jo viņa bija tāda, viņa bija ārkārtīgi tāda temperamentīga tāda, un bieži kaut kāda viņu reakcija varēja viņas pār bija šerpa dāma. Viņa bija šerpa dāma, tāda. Viņa bija tāda riktīga, tāda šerpa dāma, tāda... Lielu tādu taisnības izjūtu, ļoti lielu kārtības izjūtu, ārkārtīgi kārtības izjūtu. Un viņa bija arī tāda, nu es pie tam vēl trāpījos ar viņu vienā grimētavā. Tas arī, kā saka, uzlika tāds zināms pienākums attiecībā uz kārtību. Tas tā kā tā. Tev pieņēma, tev ņēma zem paspērnes kaut kā... Zini, es biju, man ārkārtīgi vienmēr ir bijis liela tāda atbildības sajūta, kad es pie Māras Ķimeles strādāju, un man faktiski primāri bija tas, viņas tas, faktiski es neteiktu, ka es no jums tur šausmīgi nebaidījos, kaut kā tas tā nebija, bet taisni, kad Māra mani paņēma uz to lomu, to vienīgo no kursa, un tas man tā ļoti man to atbildības sajūtu ietekmē ļoti. Tas faktiski man bija, cik es atceros primārais, jā. Richard, Māra Ķimele intervijā Undīnai Adameitei ir teikusi par šo Noliņa lomu. Manuprāt, tā ir viena no visemocionālākajām Riča lomām. Kad atvadoties, viņš nokrita Indrāntēva Lūča priekšā, ceļojas publika tiešām saviņojās. Arī šī loma risinājās traģiskā atslēgā. Kā tapa šī loma? Ko viņa nozīmēja? Kas viņai bija īpaši jums? Varbūt, ka Māra, paņemdama Indrānus, viņa kaut kā ļoti labi izjūt arī to laikmetu, kādā mēs dzīvojam tajā brīdī. Tev varbūt būs grūti tā stādīties priekšā. Latvijā lauksaimniecība, plauka un zēle, visi cilvēki no laukiem brauca uz teātri, pie teātra un baznīcas stāvēja lieli autobusu, kā saka... Autobusu parks, kuri atbrauc uz izrādi, un līdz ar to tā tēma, kas šos skatītājus vairāk uzrunāja, bija viņiem, kas, tā kā saka, var uzrunāt lauki, lauku problēmas un apmēram tādā veidā. Ja? Un Indrāna ir viena no tām, kad vai upurēt saimniecisko izdevīgumu, skaistumu dēļ un tā tālāk. Ja? Tās problēmas, kas tur ir viss no blaumaņa ielikts. Viņa izvēlējās
Pēteru Lūci par Indranu tēvu. Man liekas, ka viņai bija trenēta acis jau 10 gadus, jau viņa bija strādājusi par režisoru. Un viņa pamanīja viņā to tvirtumu, to zemnieka tvērienu, kas Lūcim bija ļoti raksturīgs, to zvejnieka dēla, to, nu, tā kā teikt, tādu patiesuma momentu. Un patiešām, nu, Lūča kungs jau bija tāds ļoti skaļš. Viņš, kad runāja, viņš visu sveicināja pāri ielai, un viņam visi cilvēki atbildēja pāri ielai, un cienīja viņu un mīlēja bez gala. Viņš bija tikpat populārs kā Raimonds Pauls. Pilnīgi. Jā. Pilnīgi. Un tad, kad viņš sāka mēģināt Indranu tēvu, Māra jau nejaucās iekšā viņa tajā radošajā virtuvē, jeb iekšā. Ja? Un es tā pamanīju, ka Lūča kungs, viņš patiešām tver no iekšas to Indranu tēvu. Viņš bija pilnīgi cits cilvēks, ne tā kā mēs viņu bijām ikdienā pieraduši redzēt. Ja? Tādu, nu, bet tai pašā laikā tas patriārhs, tas lauku saimes tēvs, ja? Nu, viņš bija īsts un patiesi. Tur nebija neko pielikt, neko atņemt. Un tad, kad tu man jautā par to skatiņu, ja, nevarēja viņa priekšā nenokrist ceļos. Tu saproti? Viņš paskatījās uz tevi, atvadoties, ja? Un tu burtiski... Viņš novilka ar savu skatu tevi lejā uz ceļiem. Lūk tā. Tur nekas nebija jāsaka. Zinu, ko es vēl pa Lūci gribēju pateikt, ka es tā domāju, kāpēc viņam bija tiešām, nu, tā popularitāte bija ārkārtīgi liela. Jo man liekas, ka viņš kaut kādā ziņā simbolizēja to patriarchālo Latviju, to, kas ir zudusi, jo Latviju, to zudu viņā bija, viņš bija kaut kādas tādas zudušās, nolaupītās Latvijas, kaut kāds tāds simbols. Es gribēju prasīt, jā, par to, ka, man liekas, Indrānos ir tik liels tas latviešu kods, tās alks, tā mīlestība pret darbu, pret zemi, pret savu. Vai jūs procesā runājāt par Latviju kā neatkarīgu valsti, vai tas bija pilnīgi absolūti? Tas bija aizliegts temats vēl tajā laikā. Bet dziļumos jau bija. Viņš jau iekodēts bija, jo es atceros, kad Māra iestudēja ugunī, un man bija pilnīgi tāda sajūta, ka viņa uzminēja to, kas nāca tūliņ nāca, tā atmoda ar lielo dziedāšanu, un viņa tajā ugunī ieprogrammēja šo te dziedāšanas, to revolūcijas spēku tādu, man tā liekas. Bet redz, kā tas ir, tie mūsu klasiķi, tie ētiskie uzstādījumi, nu, es domāju, teiksim, Blaumeņi, pa tiem kokiem, ja, tur atšķir to Indrāns, kas man sirdi tur pilda, kas man maku. Redz, pasties, kā tagad visās pilsētās, kā cert kokus, mierīgi, pilnīgi bezkaislīgi. Tas ir pilnīgi pie kājas kaut kāds, tur var runāt par to, ka tur skābekli, kaut vai tādā medicīniskā līmenī, nerunāsim par kaut kādu ētisko smukumiņu, jā. Tas viss ir pilnīgi nabaga Blaumanis. Es saprotu, ka viņš to gribēja, bet redz, ka neiekrita vismaz mūsu laikos dzirdīgās, arī gadus atpakaļ dzirdīgās ausīs. Viņš tāds vientuļnieks palika ar savu ētiku. Varbūt jūs zinat, jūs noteikti zinat, ka Lūcim pirmā režisētā izrāda Valmieras teātrī, toreiz vēl Ziemeļlatvijas teātrī, tieši bija Indrāni. Un viņa pēdējais aktieru darbs bija Indrana tēva loma Indrānos. Man liekas, tajā bija milzīgs simbolisms, ka jūs iepriekš teicāt, ka Māra neiesaistījās viņa procesā, viņa ļāva viņam dzīvot, jo es ticu, jā, ka tajā bija liels spēks spēlēt to pēdējo reizi. Vai bija tā, ka viņam bija arī liels viedoklis vai liels domas par vispār par visu procesu, par visu to iestudējumu? Vai
viņš kaut kā iesaistījās? Nē, viņš ļāva Mārai viņš ļoti respektēja Māru, un ja viņa teica, lūdzu, kungs, paiet tur, teiksim, pa kreisi, jūs tur neredz, varbūt tums vai kas, viņš neviena vārda, viņš to izpildīja un viss. Bet, jā, bet viņš arī, ja tā varētu teikt, nepļāpāja par Blaumani vai tur par saturu, vai tur kā tur, ko mēs tur tagad gribam pateikt un tā tālāk. Viņam nekas tas nebija jādara. Viņam tas viss bija. Tas viss no viņa vēlās ārā. Cik daudz jūs spēlējāt reizēt? Cik reizes vai jūs aptuveni? To gan es nevaru precīzi. Es neteiktu, ka ļoti daudz. Redz, nāca jau tā Lūča dēļ bet es neatceros, ka mēs baigi daudz viņu braucam. Maz arī ne, un mēs braucām arī viesizrādēs. Protams, mēs visām izrādēm braucām. Gan visur. Lielākoties Latvijas tajos pilsētās. Kultūras namos mēs braucām un mājās spēlējām. Tā nebija izrāda, tā nebija tā kā Meldera meitiņa, tā nebija, kur tur kāsās. Bet es atceros to Smiltenes izrādi, ka bija, mēs, man liekas, viņu atcēlām, bija baigais augtunieks. Es atceros, ka tur bija, tādi, man liekas, mīnus bija, tas es vienkārši arī. Un mēs kaut kā visu, un arī Ņina negribēja spēlēt, jo pat tiešām bija augsts. Un Lūcis tā staigāja tā, viņam bija vaļai, es atceros tagad, jo Ņina vēl teica, staigā vaļai krūti rāda, un viņš teica, man nemaz nav augsta, viņš teica, un mēs visi šitādi te pilnīgi, bet es neatceros, man liekas, viņam arī nebija augsts. Viņam arī nebija augsts, es domāju, ka viņš arī nemeloja. Diezgan viņam tāda asinsrīta bija, jā. Jā, viņš tev mums tā kā bišķi kauns un tā kā dusums, ka viņš tā būtu solidarizējies ar mums pret administrāciju, jo administrācija, protams, loģiski, lai mēs spēlējam. Jā, bet viņš tur nekāda revolūcija netaisa. Nē, nekāda nebija, bet es tik atceros to momentu, ja. Es atceros pašu pēdējo izrādi. Es neatceros pēdējo. Bet vispār par visām citām izrādēm runājot, un Valmieras teātrī, kā jūs sakāt, jūs braucāt daudz ar viņām, jūs spēlējāt daudz viņas. Kad izrāde tiek mazliet iespēlēta, man ir stāstīts, ka aktieri mēdz izdomāt, kā pārsteigt viens otru uz laukumu. Vai jums ir kāds gadījums, kas ir īpaši palicis atmiņā? Vispār no Indrām? No vispār. Arī no Indrām, protams. No nākošu pavasara es atceros. Ķimeles iestudējumā Leldas Stumbras nākošais pavasars, ko arī trēns tagad taisīja. Un toreiz mēs spēlējām arī 92. gadu, laikam viņš bija, un tā bija pirmā izrāde, ar ko mēs uz Ameriku braucām no mūsu teātra. Un Ināra viņu vienā izbraukuma izrādē nāk tur tā kaimiņiem, un viņi nes man kaķi dzīvu un ienes klēpī. Un tas kaķis man pa to klēpi tur tā kā, un tā viņš tā kā un tad atkal viņš pamostās, un man jārunā teksts, un es nevaru, un jau tik tā, jau vispār baigais špicbuks tāda taisī. Liekas, ka viņi tādi ļoti nopietni, bet viņi vispār ārkārtīgi humorīgi. Man ļoti patika, kā viņi tas... Man prātā tāds gadījums, kad runāju, es vispār šitam daudz uzmanības nepievēršu šitiem te pekstiņu, kā saka, taisīšanai, bet pavisam nejauši. Es tikko biju atnācis arī uz to teātri jau, bet, neatceros, laikam jau pirmā loma tur bija nospēlēta, un bija kaut kāda pauze, tad braukāja tā, kad, tās lugas mainīja, tās izrādes, bet brauca 3 vienā reizē, 3 lugas, un 3 virzienos. Un tagad trupas tā pārzina, Alīda Krejere, viņa man saka, tu esi brīvs tagad šitajā te, izbraukuma laikā, jā. Tu nevari aizbraukt manā vietā un novadīt Sudrabā votu. Tur nekas nav, tur jāiespiež magnetofons, un tur jāiespiež magnetofons, un tur, un vēl pasniegs, jāuznes vēstuli tam tai saimei, teiksim tur, jā.
Nu, un tagad es jau viss iet gludi, un tāds teksts ir, ja tur kaut kāda jāatbild tam pasniekam tā, nu, tagad jau vēstules ceļo ar briežiem, nu, tā kā domāts tādiem, nu, ziemeļbriežiem un pajūgiem, nu, kaut kas tāds apmēram, ja? Bet es uznesu tagad to vēstuli un neko ļaunu nedomādams, nedarīdams, saku, tagad jau vēstules ceļo ar tiem briežiem, pajūgiem, suņiem, kaķiem. Viņi visi smēj. Rīstās. Knapi, nu, kā saka, un nezinu, ko darīt, un es nesaprotu, par ko. Es tagad noeju no tās skatos, un ka viņi beidz to skatu, viņi nāk, ko tu? Saprotu, viņi to uztver, ka es to tīšām daru. Ka es viņus nesu cauri, bet man tā pat prātā. Tas nebija nācis Kārlis Lorents, viņš teica, nu, jaunais kolēģi, no tevis, droši. Jā, no tevis jau nu gan to es negaidīju. Es saku, bet ko, nu šitā, jā, un tā es tikai pēc tam man pielic, jā, mehāniski ar briežiem, suņiem, kaķiem, visām žurkām. Nu, tādi joki, jā. Varbūt jūs būtu ar mieru pastāstīt par kādiem lūzumu punktiem teātrī. Vai ir bijis tā, ka gribas iet prom, vai ka viss ir par daudz? Tīri slodzes ziņā? Vai slodzes, vai emocionāli, ka... Tas droši vien katram individuāli. Protams, jā. Droši vien. Es nevarētu teikt, ne, man nav tā bijis. Nē, es neesmu gribējis iet prom. Pilnīgi godīgi. Es saprotu, tas varbūt izklausās tā, kā viņi tā redz, visi baigi šaubījušies kādos brīžos. Nē, es tiešām neesmu, jo es arī tagad bieži domāju par tiem cilvēkiem. Viņi iestājās, beidz, bikucīt pastrādā, un tad, nu, iet prom. Es tad domāju, kaidīti, aizņem citu vietu. Kāpēc varbūt kāds cits ļoti būtu gribējis, un varbūt viņš būtu, jā, un tu tā, ka tas ir pats par sevi saprotam, ka tu tā, jā. Taču tomēr šitie konkursi, ko mēs esam izturējuši, mums šeit bija baigais konkurss. Un ne jau es tā vienā dienā to izdomāju, jā. Un ja es to tā jau, es atceros, man pirmās izrādes bija, man ved vienmēr uz pieaugu, jo nebija kur atstāt uz pieaugušo, nu, saucamam cilvēku izrādēm. Un es, piemēram, es zinu, es mācījos 4. klasē, kad man vecāki man paņēma līdzi uz Petersonu uguni un nakti Dailes teātrī. Es esmu 2 reiz redzējis motociklu, kaut, es nezinu, 11 gados kaut kādos vecos mērnieku laiks Umurgā. Visi skolotāji gāja skatīties. Es redzu, Lūča, jā, mērnieku laiks, viss laiks. Bija ļoti slaveni izrādi. Ļoti, jā, nu, katrā ziņā. Un es tā domāju, tas viss ir kaut kādā veidā, jo tu tā esi tā kā gribējis, un tad tu vienā brīdī, baigi maz maksā, vispār grūti izbraukumi. Jā, ir grūti. Ļoti. Es neteiktu, ka būtu viegli tie izbraukumi bijuši, jā. Tagad jau tā, forši izbraukums varēs, nu tā, pat patīk, jā. Toreiz tāds nebija. Tu brīvdienā izmaini, kā saka, nomaini apakšveļu un brauc tālāk. Akal viss, jā. Un kaut kā tajā laikā, man liekas, tās profesija maiņas uz to prom no tā teātra gāja mazāk kā tagad. Tagad vispār tā, tas tā. Bet interesanti, man arī mamma veda uz pieaugušu cilvēku izrādēm, kas bija un es neatceros nekādus piedzīvojumus. Leļos kaut ko arī ved, tos ne, bet es atceros pieaugušo izrādes, cilvēku izrādes. Pieaugušajiem. Man tāda viena ir Slaktiņa Dievs jaunajā Rīgas teātrī, kur man bija kādi 10 gadi. Jā, un tās paliek atmiņā. Visi tie saķīši, kaķīši, tie kaut kur aiziet. Es atceros, ka es vedu savu mazo brāli uz Leļu teātru, bet ka mani vēsa. Nē, man arī vedu, es atceros piedzīvojums kaut kādu vēl kaut kādu Maksu un Moritz, un bija jauki, bet tīri kaut kādu tādu
emocionāli tādu kaut kas, ka tas ir kaut kas tik neparasts, kaut kas tāda, tā saucamā tā dzīve, kas tev velk iekšā. Leļu teātrī tev dzīve nevelk iekšā. Tu tik un tā, tu esi tā kā bilžu grāmatu viņu skaties, ja? Bet tas jau tas brīdis, kad tas gaisma dziest, ja? Ka tā tumsa gaisma samainās, ja? Un tad atverās, tad vienmēr atverās priekškars un tu tā. Jā. Richard, kas jums tā par grāmatu? Tā ir Latvijas teātris 70. gadi. Agrāk šeit ir tieši, izdevumi. viņi pa 10 gadiem nāca šie izdevumi. Un te ir tieši tas Indrānu laiks. Jā. Es tagad skatos, kas tur blakus ir bijis. Jā. Kas ir bijis blakus? 78. gadā, milzīgi daudz izrāžu. Jā, un visus tādas ejošas izrādes, kur skatītāji bija un brauca tie autobusi. Autobus gan bija, jā, tad tur. Bet bija arī tādas, kuras, kā arī tagad. Tieši tāpat kā tagad. Tagad arī ir izrādes, uz ko cilvēki nesevišķi, kā saka, uzrunāja, nesevišķi aicināja iekšā nākt. 2008. gadā, ja es atceros pareizi, Mārķi vēlreiz iestudēja Indrānas Valmieras teātrī. Neesmu redzējusi, diemžēl, to iestudējumu. Kādas bija līdzības, kas bija līdzīgas, kas bija atšķirīgas. Es zinu, ka Dacēvērš spēlēja Indrānu māti. Māsainis bija Indrāna. Jā. Es tagad par tām paralēlēm. Viņa bija bišķiņ citā, kā lai saka, tajā nelaikā vairāk. Tad bija skaidrs, konkrēts mēģinājums uz to, mūsu vecais variants, ka tomēr bija tas tā laika, tās dzīves restaurācija. Man tā šķiet, ka tagad, kad Māra taisīja, viņš bija tādā, it kā, un tāpat laikā bija kaut kādas jauno laiku, kaut kādas tādas, viņš nebija, mūsdienas, jā, viņš bija tāds, kā tagad saka, tāds it kā tā, un tad, kad tas laiks viss ir lineārs, ka viņš viss vienā laikā notiek. Indrāna tēvs vārtījās pa Zāģu skaidām. Jā. Bija, viņa dēls, tas, kas ošus sazāģēja. Edvards, jā. Bija lielais tas Zāģu skaidu tas tornis, jā, kur it kā tā Zāģu skaidas ražo, un tad viņš tur kaut kur izšļāts, un tajā, pārdzīvojam ekstāzes brīdī māsāns vārtījās pa šīm te Zāģu skaidām. Pats skats jau iespaidīgs, jā. Tur bija, es atceros, ļoti skaisti, kad acis gāja tāda, un tādi putekļi, ka viņa akli uz to skapi pusi gāja, tāda bildi man ir. Tas ļoti patīk tā izrāda. Tā, it kā meklējumu ceļš, kad, lai nepaliktu arhaisks, jo tad, ja tā salīdzina, tad mana laika un tava laika iestudējums varētu teikt tāds vecais, labais, mīļais, patriarchālais, siltais, patriarchālais teātris. Un ir pagājuši jau cik tur 20 gadu starpā, un ir meklējumi, un lai tu ielektu laikam līdzi tajās ragavās, tev ir jāizdomā viss kaut kas, visi šitie te Zāģu skaidas un tā tālāk un tā tālāk. Laiks jau rādīs, kas būs pēc 20 gadiem. Varbūt atgriezīsies atpakaļ pie tā vecā, labā, siltā, mīļā. Varbūt vēl trakāk. Varbūt Indrāna tēvs ies pa ošu gatvi, pilnīgi kails. Jā. Kas to lai zina? Kā jums liekas, ja tagad iestudētu Indrānus, kas no visām šīm tēmām, kas tiek apskatītas, mankārība, nodevība, labs, ļauns, kas būtu tā visaktuālākā, ja mēs paskatāmies, kur mēs esam šodien? Tā pati vecā ošu tēma jau būtu. Nē, visi tie ir lielie jautājumi. Un skaistumu. Jo tie ir lielie, tie saucamie ētiskie uzstādījumi, kas ir tas
tas krietnums, tas lietas, kuram Indrāna tēvs nekad, ko viņš nedarītu. Es domāju, mēs varam, kā lai pasaka, nav jau, it kā, protams, ideālā varbūt, es nezinu, es nepazīstu tagad šā laika dzīvu laukos tik labi, bet man liekas, ka daudzas lietas pat tagad netiek liktas uz, kā saka, uz balsošanu, jā, man liekas, ja tur, tas tāpat kā, ja vajag, kad jāizdzīvo, un tad cert tos, un tad cert, viņiem ir vienkārši citādi bankrots, citādi banka atņem īpašumu, tur ir, tas ir, man liekas, ārkārtīgi tāds izdzīvo, tagad tas ir kaut kāds vispār eksistenciāls tāds izdzīvošanas jautājums daudziem. Un ka viņi vispār šo variantu neapsver. Daudz izcērt. Izcērt, un arī vienkārši es saprotu, ka mežus jau atjauno. Jā. Nav jau tā, kad viņus izcērt, un tad viņi tur paliek. Viņas it kā ir, viņas atjauno, protams. Bet man liekas, ka tā dzīve droši vien tad arī bija ļoti sūra. Bet tagad jau arī viņi ir daudziem. Mums jau, teiksim, mēs to nezinām, ja, kāda tā dzīve īsti ir. Teiksim, laukos, ka tev jāskolo bērnu un jāmaksā droši vien ir kaut kāda kredīti, jā, tas viss ir tā, ka tev pilnīgi žmiedz ceļ. Jā, man liekas, tā aktualitāte nav zaudēta visam tam darbam. Un nekas arī, liekas, ka nekas arī nav mainījies. Par šiem 100 vairāk gadiem. Tāpēc jau tas Blaumans ir tik mūžīgs. Viņš ir. Viņš ir spējis ieskatīties dziļi, tik tālu nākotnē. Kas mēs esam? Jo tas Edvards jau noteikti gribēja investēt jaunās kaut kādās tā laika ražošanas, bet Indrāna tēvs viņam grābeklīts, kaplīts, zirdziņš, ja tas ir. Viņam droši vien tad arī bija kaut kas, kas uzlabo ražošanu, jā, kur ir šie, jā, kas grib kaut kā jaunināt visu to saucamo lauksaimniecības lietu, jā. Un tas jau ir tāds mūžīgs. Un viņš saprot, ka bez tā tur nekas nebūs, jā. Un tur ir tā izšķiršanās. Un tas mūžīgais paudžu strīds, un nav jau tā, ka viņš pēc definīcijas Edvards ir pilnīgs nelietis, jā. Tā jau nav. Viņš arī kaut kādā ziņā iztūrī, acīm redzot, iedzīvo. Tā pirmā uzvedumā jau, kur Zariņš spēlēja, viņš noteikti nespēlēja šo te nelietisko pusi. Jā, viņš tiešām. Es vispār arī nejūtu to no Edvarda. Man liekas, ka viņš ir ļoti sāpināts, un aiz tā viņš vienkārši cīnās par to savu, un starp sievu, un starp tēvu. Un viss, un to savu ģimeni, un te vecāku. Jā. Un ir jau tā, Un nebija tā, ka viņš vēlēja ļaunu. Ir jau tā, kā Ieva saka, jūs jau man nepieņēmāt, vēl man nemaz neredzējuši. Tā ir, jūs jau man vispār nepazināt, jā? Un viņš saka, vai tad mēs kļūdījāmies? Vai tad mēs kļūdījāmies, jā. Bet lai gan bet tā kā, ja būtu citādi bijis, varbūt viņai arī, ja viņa iet kā uz ienaidnieku nometni kaut kādu. Viņa jau zina, jā. Lai gan mēs ar galvu saprotam, ka Indrāna tēvs nebija ļāvis precēties un ne, viņš nebija, un Edvards vienkārši viņš viņu mīlēja un viņš viņu apprecēja. Tieši tā. Un mēs to ar galvu saprotam, bet kaut kā mūsu simpātijas mums tāpat Indrāna tēvs. Nē, protams, vienmēr, tā jau arī, mēs viņa pusē nostājam. Pasaka, jā. Jā, redz kā. Var jau arī tādu uzvedumu uztaisīt, es domāju, izdomāt režiju. Kad nelieši, vecie ir nelieši. Kad vecie ir draņķi. Kāpēc ne? Bet man liekas, tur nevienam nav taisnība. Tur nevienam nav netaisnība, nevienam nav taisnība. Bet paspilgtini vienas krāsas uz vienu pusi, to svaru kausu pabīdi vēl, un iznāks pilnīgi, kā saka, nevainīgs Edvards, nevainīga Ieva, un vainīgi vecie, un, kā saka, un Zelmiņa. Un Zelmiņa. Runājot par paudžu konfliktiem vai nekonfliktiem. Šobrīd teātrī ir ienākuši ļoti daudz jaunie aktieri. Kā jūs jūtaties starp visiem? Bet kā jūs jūtaties? Man liekas, mēs jūtamies lieliski. Kas tam mums? Mēs tāda aksakalpas laimīgs. Nē, tā nopietni runājot, ir, kā lai pasaka, ir tas, ka tad, kad tu apgrozies starp jauniem cilvēkiem, tu tā kā bišķi tā kā vampīrs jūties un arī tāds jaunāks jūties. Tas tā ir, tad neapzināt tāda, un
Nu, tas tāpat kā ģimenei forši, kad ir bērni. Tā ir, jā. Vai ne? Nu, tas ir tāpat, jā. Nu, Es atceros, tā kā jūs nācāt iekšā, vesels kurs. Es teicu, jaunu asiņu pieplūdums Valmieras teātrim pat labam ir ļoti nepieciešams. Tieši jau mums arī. Un tieši to pašu es varu teikt par jūsu ienākšanu, jo jūs arī ienākat un veiksmīgi ienākat, Nu, ļoti tur tā spēcīgi, lieta. ļoti spilgti ienākat. Un jūsu rokās būs veidot tālāk šo te Valmieras Jā. teātra vēsturi. Paldies jums par šo sarunu. Paldies tev par jautājumiem, par interesi, paldies. Kaut ko arī ieguvi no mūsu Vispār ļoti atbildēm. ļoti daudz sīkus faktus, kurus es pat nevarēju iedomāties un nevarēju, kā arī jūs teicāt, es to nevarētu zināt. Tu to noteikti nevari. Bet bija ļoti patīkami. Bija patīkami skatīties. Es vispār atbraucot, es mācījos Anglijā un es esmu tikai šogad atbraukusi atpakaļ. Un pat tiem 3 gadiem latviešu literatūra bija aizmirsta. Un tagad ar Jāzepu un viņa brāļiem Valmieras teātrī un ar Indrānu skatīšanos es lēnām kaut kā atgriežos pie latviešu autoriem. Un cik labi agrāk rakstīja, Jā, vai ne? jo vidusskolā, kad es lasīju, nu, protams, vienmēr ir tas kaut kāds dadas iekšā, ka tu nesaproti, vai tu negribi saprast, vai tu negribi iedziļināties. Un man patīk, ka es tagad iepazīstos no jauna. Un tas ir vērtīgi. Paldies jums! Paldies tev, Gerta. Paldies. Paldies tev, Gerta.